un par atgādinājumu vēl no arī pagājušās svētdienas padomām par Emaus ceļu, par mācekļiem, kas pēc Kristus augšām gāja uz Emau. Bet šodien es aicinu, ka mēs domātu par varbūt neierastu lietu baznīcā, par ieročiem. Pasaules ziņas un mēdīju ziņas ir pilnas ar dažādiem viedokļiem, ar dažādiem uzskatiem par to, kuri uzvarēs tajā cīņā vai šajā, kuram ir stiprāk ieroči, kurš vairāk zaudē atkal kaujās dažādas ieročus. Un pasaule balstās uz ieročiem. Jo valstis, kurām nav ieroču, viņas faktiski ir pakļautas vai padotas iznīcībai. Jo kāda cita valsts, kurai ir stiprāki ieroči, kurai ir vairāk spēka, karavīri un bruņojums, spēja iekarot, spēja pārņemt varu. Un tādēļ, lai varētu pastāvēt, ir vajadzīgi kaut kādi ieroči. Un tam, kam viņi ir stiprāki, kam ir spēcīgāki, tie arī vienmēr var diktēt kādus noteikumus pārējiem. Interesanti, kā tas ir. Ja mēs domājam par kristietību un par kristīgo dzīvi, un mēs saprotam, ka kristieši ir faktiski vienmēr un visur aicināti uz mieru. Un tomēr Dieva vārds runā par ieročiem. Runā par kristiešu ieročiem, par Dieva ieročiem. Un es izlasīšu, kur tas ir rakstīts vēstulē Efeziešiem. Apostols Pāvils 6. nodaļā saka: bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties kādai valstī? Velna viltībai, velna valstī, velna bruņojumam. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Un tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Un tālāk apostols Pāvils raksta un nosauc šos ieročus. 7 ieroči. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību. Tērpušies taisnības bruņās. Kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Bez visas tās atveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas, un tad ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri, un tad gara zobenu, un ar visām gara zobenu Dievu vārdu, un ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. 7 ieroči, 7 aizsardzības līdzekļi, 7 līdzekļi, ar kuriem uzvarēt velna varu. Velna valstību, velna armiju. Un kāda tad ir? Šodien es gribu aicināt kopā, ka mēs visi domājam par šiem ieročiem. Kas viņi tādi ir? Tātad, vispirms ir patiesība. Patiesība. Un, laikam, tas ir ierocis, kas visvairāk pietrūkst šajā pasaulē. Jo mēs varam skatīties jebkurās ziņu lapās, jebkurās sabiedrībās, kur notiek kāda informācija, un, lai cik skumji nebūtu jāsaka, visur mēs redzam nepatiesību. Es domāju, tās ir ļoti maz un ļoti minimāli kādas lietas, kur ir patiesība. Parasti, ja tur ir tas patiesības grauds, tad viņš ir ietērpts kaut kādā nepatiesības ietērpā. Tad, kad mēs lūkojamies vienalga, vai tas būtu politiķu runās, vai tas būtu kādas uzstāšanās, kur notiekās. Trūkst šajā pasaulē patiesības. Viņas nav. Jo tāpēc, kad ir intereses, un redziet, tur, kur ir intereses, tur patiesība pat nevar pastāvēt. Jo citādāk tu savu interesi nekādu nevar izpildīt. Lai varētu šo interesi izpildīt, patiesība ir jānoliek malā. Un jāuzdod ir vēlamais, vajadzīgais. Tas, kas var vest pie rezultātu, pie mērķa, kā šodienas pasaules, ko mēs arī ejam. Katrs cenšas, vai tā būtu kāds uzņēmums, vai tas būtu kāda cilvēku grupa, kaut kas cenšas panākt savu. Un tur patiesība
tik bieži atklāja tās lietas, kas ir nepatīkamas un kas neļauj nonākt pie sava rezultātu. Bet Dieva vārds saka, jūs nevariet uzvarēt ļauno ar nepatiesību. Jūs nevariet stāties pretī vēlnam, ja jūsos nav patiesības. Un cik tas ir būtiski, tādēļ, ka kā pirmo no šiem divu ieročiem apostols Pāvils ir parādījis šo patiesību. Stāviet gurnus apjozoši ar patiesību. Mēs esam par to kādreiz runājuši. Tajos laikos, tad, kad bija bruņojums, tad vispirms bija vajadzīga josta, gurnus apjost. Un tad pie šīs jostas varēja uzkarināt visus tos pārējos rīkus, ar kuriem aizstāvēties, ar kuriem karot un tā tālāk. Ja šīs jostas nebija spējīgs kaut ko visu paņemt rokā un nest sev līdzi, tev nebija kur likt. Ja nav šīs patiesības jostas, mums nav pie kā piekarināt nekādus citus ieročus, mēs nevaram viņus līdzi paņemt. Tad viņi visi kaut kur, kaut kādā brīdī darbojās, bet tas ir neefektīvi. Un tādēļ šeit uzsver savus gurnus apjozoši ar patiesību. Jesajas grāmatā pravietis saka, 33. nodaļas 15. 16. pantā, kas taisnībā staigā un patiesību runā, kas noraida izspiest mantu, kur rokas nepieņem dāvanas, kas aizbāž savus ausis, lai nedzirdētu runas par asins darbiem, tas, kas aizdara savus acis, lai tās neraudzītos uz ļaunu, tas dzīvos augstumos, kalnu pilis tam būs par patvērumu, tam būs sava maize, ūdens tam netrūks. Redziet, 500 gadus pirms Kristus pravietis saka šos vārdus. Tu dzīvos augstumos un kalnu pilīs, ja tu staigās patiesībā, ja tu staigās taisnībā. Varbūt tādēļ šodien pasaulē tik daudz kas pietrūkst. Varbūt tādēļ mūsu dzīvē bieži vien daudz kas pietrūkst un kaut ko mēs nevaram iegūt, paturēt, ka pietrūkst patiesības. Kā ir ar patiesību? Kā ir ar patiesību mūsu ikdienas gājumā? Tur, kur mēs ejam, tur, kur mums ir jāsaka, jāatbild. Kā ir ar patiesību mūsu vārdos, mūsu darbos? Kā ir ar patiesību dzīves sīkumos? Varbūt lielās lietās mēs teiksim, es jau neko daudz nemeloju. Bet tad, ja mēs paskatīsimies, kā ir ar patiesību tajos dzīves sīkumos? Tad, ja tu esi sacījis, ka tu ieradīsies tikos un tikos tur un atnāc vēlāk, kā ir ar tavu patiesību? Kā ir ar tavu patiesību, ja tu norunā tikšanos un man jau neviens neatgādināja, ko tad es varēju ierasties? Kā ir ar tavu patiesību? Vai tas, ko tu izsaki šo vārdu, tu atbildi par viņu un zini, ka tā ir patiesība? Ka tu spēsi to pildīt? Vai tu pasaki tāpēc, lai labi izskatītos? Patiesība. Pirmais, kas ir no Dieva bruņojuma ieročiem, ir patiesība. Patiesības josta, pie kura visi pārējie turēsies. Ja nebūs šīs jostas, nebūs arī pārējiem ieročiem satura, nebūs, kur viņus likt, nebūs, kā viņus paņemt sev līdzi, un mēs nevarēsim viņus lietot. Jēzus runā par patiesību, un viņš saka, jūs atzīsiet patiesību, tie, kas man tic, kas mani mīl, un patiesība darīs jūs brīvus. No kā? No vēlna varas. No sātana tiesībām tavā dzīvē. Cik bieži ir tā, ka cilvēks saka, ir kaut kas, kur es jūtu, ka vēlns darbojās, viņam ir kādas tiesības bijušas ienākt, un es nezinu, kā aizdarīt to vēlna caurumu, pa kuru viņš var ielīst iekšā, tā kā tāds atkal līdējs. Un viņš mēģina dzīvē ienākt un kaut ko nodarīt. Ar ko aiztaisīt ciet? Mīļie, pārbaudīsim patiesības durvis. Vai patiesības blīvējums ir mūsu dzīvē? Vārdos, darbos, domās, vai ir patiesība? Patiesība darīs brīvus no sātana. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā 14:6, kur Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīve. Un neviens netiek pie tēva kā viens caur mani. Tātad, ja mēs gribam tikt pie tēva, ja mēs domājam, ka mēs mīlam Dievu, ja mēs gribam būt
kontaktā ar Dievu. Mums nav cita ceļa, kā vien caur Jēzu. Un Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Ja mēs atmetam kādu no Jēzus īpašībām, tad mēs neejam vairs caur viņu. Mēs caur kaut ko citu mēģinām nokļūt pie Dieva. Bībele saka, daudz ar spēku laužās iekšā debesu valstībā, bet ar spēku nevar tikt tur iekšā. Tikai caur Jēzu Kristu, caur viņu upuri. Caur viņa ceļu, viņu kā patiesību un viņu kā dzīvību. Un tad, tur tālāk Jāņa evaņģēlijā ir rakstīts 14. nodaļas 17. pantā, ka patiesības garu pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un nepazīst. Es vairāk gribētu sacīt, pasaulē viņa nav. Patiesības gara pasaulē nav. Patiesības gars ir tikai tajos, kas patiesi mīl Kristu. Un tur Jānis savā evaņģēlijā saka, tad, kad viņš nāk šis patiesības gars, viņš jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tā, ja jūs dzīvosiet, staigāsiet, domāsiet un elposiet patiesībā. Un tad otra lieta – taisnība, taisnības bruņas. Tātad patiesības josta un tad ir taisnības bruņas. Mēs zinām, ka bez bruņām iet kaujā ir neprātīgi. Mēs paskatāmies tepat uz ielas, kur policisti dažkārt bruņu vesta mugurā. Nemaz ne kara apstākļos, miera laikā, bruņu vesta. Bruņas ir tās, kas pasargā. Jebkurā situācijā no kāda nejauša uzbrukuma, no vēl kaut kā, un Sātana vara ir tā, kas visbiežāk nāk ar šiem nejaušiem uzbrukumiem. Viņi visbiežāk nāk ar to, kad liekas viss ir kārtībā, un bam, no kurienes? Dāmas zina, viņš neguļ, viņš dara savu darbu. Bruņas, vai tev ir bruņas? Taisnības bruņas. Psalmists saka 89. psalmā, viņš ar taisnību un tiesa ir tava troņa pamati, žēlstība un uzticība ir tavā priekšā, viņš saka par Dievu. Un apostols Jānis saka, ka pēc tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Kā ir ar tiem mūsu darbiem? Vai tas, ko mēs darām, ir taisnība? Vai tie ir taisnības darbi? Un Dieva vārds saka, pārbaudiet savu sirdi. Ja mums nav šīs bruņas, mēs kļūstam ļoti viegli ievainojami no pretinieka, no ļaunuma, no tumsas varas. Atklāsmes grāmatā, kur augšām celtais Kristus parāda apostolim Jānim, parāda to, kas būs, ka šī pasaule ies to ceļu, kas viņai paredzētu, ko viņa pati ir izvēlējusies un ko viņa turpina iet neatlaidīgi. Un Dievu bērni atmirdzēs savā godībā. Un tad Jēzus saka, netaisnēs, lai dara vēl netaisnību. Nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību. Svētais, lai pastāv arī turpmāk svētumā. Taisnības bruņas, patiesības josta un taisnības bruņas. Un tad trešais ierocis, trešais šis rīks, ar kur mēs varam uzvarēt tumsas varu, ir apņemšanās kalpot miera evaņģēlijam. Apņemšanās. Kā ir? Vai mēs gribam apņemties, vai mēs esam apņēmušies? Tajā brīdī, kad mēs nākam pie Kristus, tad, kad mēs izvēlamies Kristu, un es ticu, ka mēs, kas esam šeit, mēs esam sacījuši savu jā vārdu Jēzum un teikuši, jā, es gribu dzīvot ar tevi, es gribu kalpot un piederēt tevi, es gribu dzīvot un mirt ar tevi un augšām celties ar tevi un būt tavā godībā. Es gribu būt ar tevi kopā vienmēr. Es ticu, ka mēs esam šo solījumu viņam devuši, bet vai šī apņemšanās mūsos ir dzīva? Vai tas ir bijis kāds solījums reizēm tikai emocija vai jūtu uzplūdā, ko mēs esam tajā brīdī pateikuši, bet ikdienā viņš atkal piemirstās. Nu jā, es toreiz tā kā apņēmos, bet. Un mēs jau zinām, ka vārdiņš bet ir absolūtais un kategoriskais noliegums, ja? Jo tajā brīdī, kad pasaka bet, tas nozīmē, ka viss līdzinējais tiek izmests ārā. Tā vairs nav. Es tevi mīlu, bet viss skaidrs. Tur var neturpināt. Ja ir vārds bet, tad viss tas, kas ir līdz tam bet, viņa vairs nav.
apņemšanās kalpot miera evaņģēliem, vai šī apņemšanās, Jēzu, es patiešām esmu tevi izvēlējies, un es turpinu palikt tajā, lai varbūt man tas nav izdevīgi. Un tas būs visbiežāk tas būs visgrūtākais. Vai man tas būs izdevīgi? Nē. Bet vai es palikšu pie šīs apņemšanās kalpot miera evaņģēliem? Pat tad, ja tas nav izdevīgi. Pat tad, ja tas man nes varbūt pat kādu zaudējumu šajā pasaulē, kāds materiālos zaudējums, nezinu, varbūt emocionālos zaudējumus. Apņemšanās kalpot miera evaņģēliem. Tas ir ierocis. Tas ir ierocis, ar kuru mēs uzvaram Sātana karaspēku. Jo Sātans atkal un atkal nāks, un redzot to, ka mēs zaudējam savu apņemšanos. Tas nozīmē tikpat, cik karaspēks atkāpjas. Un viņš var nākt vairāk uzbrukumā. Un mēs atkal atkāpjamies, un viņš vēl vairāk nāks uzbrukumā. Apņemšanās ir tā, kas mūs notur uz vietas vienalga, lai kas arī nenotiek. Lai arī man nav izdevīgi, lai arī es gūstu ievainojumus, bet es esmu šeit. Es neatkāpšos. Un tad, lai varētu šī apņemšanās būt, un mēs varētu viņu izturēt, tad ir ticības vairogs. Ticības vairogs. Kā ir ar mūsu ticību? Un tas atkal šis vārds mums liek pārdomāt. Mēs zinām, kas ir ticība. Mēs, protams, jau tad, kad uzdod jautājumu ticīgiem, kas ir ticība, tad mēs tur kādu formulu spējam noteikt, kas ir rakstīts un lasīt no vēstules ebrejiem, ka ticība ir stipra paļaušanās un tā tālāk un tā tālāk. Bet kas ir tavā dzīvē ticība? Un mēs saprotam, ka tas nozīmē uzticēties. Ja tu uzticies, tad tu tici. Ja tu neusticies, tu netici. Ja tu kādam cilvēkam tici, kurš saka, iesim, vienalga, būs tumšs, būs slapešs, būs augsts, bet mēs panāksim, iegūsim un izdarīsim. Ja tu tici, tu ies ar viņu. Ja tu viņam netici, tu neies. Es nezinu, uz kuriem tu man aizvedīs. Ja tu netici, tu nezini, vai tas, kurš tev maksā, samaksās pareizā naudā, vai tā nauda būs viltot. Ticība. Vai mēs ticam? Tik bieži šajā pasaulē mēs ticam daudzām lietām, daudzām un pat svarīgām lietām. Mēs uzticam savu dzīvību taksismēdu šoferim, vilcienu vadītājiem, lidmašīnas pilotam, pat nejautājot. Paklausies, tu gadījumā neesi tur ar kādu ļaunu nodomu pret mani. Mēs nepārbaudām, mēs vienkārši uzticamies viņam. Mēs ticam pārdevējiem veikalā, ka tas, ko viņš pārdod, ka tas ir ēdams, ka tas nebūs saindēts. Mēs ticam visām lietām, bet tad, kad mēs nonākam reizēm līdz ticībai, vai tu tici Dievu? Es nevaru tā Dievam tā ticēt, kā tad, ja viņš nepierāda un es neredzu to. Cik reiz tu esi taksismēdu šoferim uzdevis jautājumu un pārbaudījis, vai tu esi skaidrā prātā, vai tev nav ļauns nolūks pret mani, vai tu man aizvedīsi tur, kur tu gribi, ja tu kā piešām brauc? Ticība, ticības vairogs. Ticēt Dievam. Uzticēties. Un uzticēšanās, tas nozīmē to, ka šobrīd es jūtos draņķīgi. Bet es ticu. Šobrīd es jūtos varbūt tās izmisumā. Šobrīd es jūtos varbūt tās trūkumā, ciešanās, sāpēs. Bet es uzticos, ka mans Dievs mani izvadīs. Ticība. Nē, tas nav iespējams, jo es zinu, ka šajā pasaulē nekad nekas tāds nav bijis. Tā ir ticība, tā ir neticība. Tas, kas tic, zina, ka Dievam nav neiespējams lietas. Un te ir jautājums ļoti vienkārši. Vai tu tici Dievam? Un tu vari sev atbildēt. Ja tu zini, ka no šiem apstākļiem tu nekad ārā netiks, tu viņam netici. Tu netici Dievam. Ja tu zini, ka tas, kas tavā dzīvē ir vajadzīgs, pēc kā tu ilgojies un ko tu lūdz, ka tas nenotiks, tu netici Dievam, ja tu šim netici. Ticība. Ticības vairogs. Tas ir vairogs, ar kuru mēs varam atvairīt visas ļaunā ugunīgās bultas, jo viņas ir ugunīgas. Viņas iešauj un deg. Viņas iešauj un deg. Un ja tev nav šis ticības vairogs,
tu zaudēsi. Jo vēlns iešaus tās bultas, un tu sēdēsi savā izmisumā, savā neziņā, un tu būsi pārliecināts, ka tu esi pa galam, jo tevī deg vēlna iešautā bulta. Tev tādēļ, ka nav bijis ticības vairogs. Kā ir ar mūsu ticības vairogu? Apustuļi sacīja, tici uz to kungu, Jēzu, un tad tu un tavs nams tiksiet pestīti. Tici, Jēzus norāja cilvēkus ne par grēkiem, bet par neticību. Savus mācekļus norāja par neticību. Un tad 5. ierocis. Bruņas, vairogs un bruņu cepure. Galva. Vai tavu galva ir pasargāta? Vai tas redze, dzirde, viss tas, kas ir galvā, vai tas ir pasargāts? Bruņu cepure. Pestīšanas bruņu cepure. Un šī pestīšanas bruņu cepure nevar būt atrauta no mūsu ticības. Ja es ticu Jēzum, tad es esmu viņam atdevis savu dzīvi, un tad man ir šī pestīšanas bruņu cepure. Es zinu, ka pat tad, ja šajā dzīvē es būšu, lūzeris, galīgs zaudētājs, tad godībā tas kungs man sagaidīs. Un es būšu uzvarētājs. Neatkarīgi no tā, kas ir bijis šajā dzīvē. Neatkarīgi no tā, caur ko man ir bijis jāiet, kas man bijis jācieš, jānes, kādam man ir jāsaskarās ar kādām grūtībām. Pestīšanas bruņu cepure, jo es zinu, kungs, ka tava pestīšana ir tā, kas mani izvedīs, pasargās, atpestīs, iecels tavā godības pilnumā un bagātībā. Pestīšanas bruņu cepure, vai tev ir viņa galvā? Un tad ir 6. uzbrukuma ierocis. 6. ierocis. Gara zobenis. Dieva vārds. Mēs zinām, ka tad, kad vēlns Jēzus kārdināja, ko Jēzus atbildēja vēlnam? Stāv rakstīts. Tā ir rakstīts Dieva vārdā. Dievs to ir teicis. Un Dieva vārds nezudīs nemūžam. Šī pasaule zudīs, bet Dieva vārds nezudīs. Dieva vārds, gara zobenis. Ja mēs lasām Dieva vārdu, ja mums ir šis Dieva vārds prātā, apziņā, zemapziņā, ja mēs viņu lasām, ja mūsu sirdīs, dvēselēs ir šis Dieva vārds un mēs ar viņu dzīvojam, tad mēs vienmēr un jebkurā brīdī varēsim vēlnam un viņa eņģeļiem, viņa uzbrukumam ar Dieva vārdu pateikt, nē, stāv rakstīts tā. Tu vari nenākt, tu vari pat necensties, tu vari pat netuvoties man. Stāv rakstīts, jo Dievs man ir devis apsolījumu. Un pret Dieva vārdu vēlns ir bezspēcīgs. Jo viņš ir kritušais eņģelis, viņš ir sakauts, viņš ir zaudējis. Viņš gaida savu tiesu. Bet viņš mēģina vēl, lai ierieptu Dievam, viņš mēģina darīt visādas nelietības cilvēkiem. Ņem garu zobenu. Tas ir šis aktīvais ierocis, ar kuru tu vari atvairīt, ar kuru tu vari viņu sakaut, ar kuru tu vari piespiest viņu bēgt. Dieva vārds. Vai tevī ir Dieva vārds, vai tu papildinies ar viņu, vai Dieva vārda informācija tevī atkal un atkal ikdienas tiek no jauna uzņemta. Atrodi laiku, atrodi norobežoties no šīs dzīves tām lietām, kuras šodien ir un rīt varbūt jau nebūs, lai uzņemtu Dieva vārdu, kurš nekad nezudīs, kurš vienmēr būs. Dieva vārds, gara zobenis. Un tad 7. lieta. Lūkšana. Ar visām lūkšanām un lūgumiem nāciet Dievu priekšā vienmēr. Lūkšana. Mēs zinām šo pantu, ko mēs neredz citējam no Mateja evaņģēlija 7. nodaļas 7. 8. Lūdziet, tad jums taps dots. Protams, ja jūs nelūksiet un gaidīsiet, ka jums dos, cik bieži jūs dzīvē tā esiet, mierīgi sēžiet uz soliņu, jums pienāk un iedod, reku tev maizīti, reku tev paēst, reku tev aldziņu, lai būtu par ko samaksāt. Lūdziet, ej un saki, man to vajag. Un tad, ja tu to saki, tad tu arī, tev ir cerība, ka tu saņemsi. Lūdziet un jums taps dots, meklējiet un jūs atradīsiet, klaudziniet un jums taps atvērts. Dariet, esiet aktīvi. Lūkšanas aktivitāte Dievu priekšā. Dievs palīdzi man.
Jēzus saka, esiet neatlaidīgi savās lūkšanās. Nepietiek, ka tu vienreiz pasaki, Dievs, es jau tev vienreiz lūdzu, tu ko nedzirdi mani? Dievs dzird, bet viņš saka, esiet neatlaidīgi, esiet pastāvīgi savās lūkšanās. Un mēs zinām daudz un daudz stāstus, kur cilvēki ir lūguši gadiem, kamēr saņem to. Mēs nezinām, kāpēc Dievs uz citām lūkšanām atbild tūlīt, un uz citām lūkšanām viņš atbild varbūt pat pēc gadu 10. Bet mēs zinām vienu, un tā ir ticība. Tās ir šīs ticības bruņas un vairogs. Tā ir ticība un tā ir uzticēšanās, ka Dievs nekad nenokavās, ka Dievs vienmēr iedos tajā brīdī, ka tas būs īstais laiks, tad, kad tas būs Dieva noliktais laiks. Cik bieži cilvēki cenšas apsteigt Dievu laiku. Nē, man vajag šodien, Dievs, es nevaru gaidīt. Tu man varbūt kaut kādu iedos, bet man to līdās vajag. Un tad mēs jau sākot no vecās derības mēs varam lasīt, kādās problēmās cilvēki nonāk tad, kad viņi apsteidz to laiku, ko Dievs ir paredzējis. Un nonāk problēmās, kas cauri gadu tūkstošiem vēl turpinās paudzēs. Un līdz pat mūsu gadsimtam joprojām Izraēla tautā turpinās Abrahama mēģinājums apsteigt Dievu vai palīdzēt viņam. Aiziet priekšā tam laikam, ko Dievs ir noteicis. Lūdziet. Lūdziet, un jums taps dots. Meklējiet, jūs atradīsiet. Klaudziniet, un jums taps atradīts. Tas kungs, lai mums palīdz. Lai mums palīdz, ka mēs patiešām bruņotos ar visiem Dieva ieročiem. Lai varētu stāties pretī vēlna viltībai. Jo atceramies, ne pret miesu un asinīm. Ne pret tām valdībām, kas ir šajā pasaulē, mums ir jācīnās, bet pret tām valdībām, kas ir pasaules telpā, pret garīgajā telpā, pret tumsības pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem pasaules telpā, pret tiem ir jācīnās. Un pret tiem šie ieroči ir nepieciešami. Viņi ir vissvarīgākais ekipējums, kas ir vajadzīgs kristiešu dzīvē. Tas kungs, lai mums palīdz bruņoties ar visiem šiem Dieva ieročiem. Āmen.